Jā, bija ļoti patīkami atgriezties mājās, atgriezties uz savu laukumu, spēlēt savās krāsās. Spēle bija grūta, noteikti to visu redzēja, ka Slovāki skrēja kā traki. Beigās tur maza kļūda un, diemžēl, zaudējām, bet tāpēc sajūtām bija ļoti labi. Pietrūka 1-2 goli iemestie, bet tā bija, man liekas, ļoti labi. Šis gads bija tāds, kā viņš bija Šveicē. Bija vidēji spēlē, laikam pa visām, ko es spēlēju, pār pa 30 metieniem. Kā teikt, pierast pie tā lielā darba. Slovāki, man liekas, dažreiz tikai tā bīstama uzvaru, pārējie metieni bija tādi nedaudz vieglāki priekš vārtsargu, tā kā nevar sūdzēties. Es nezinu, vai cilvēki atcerās, bija tādi mazi hokejisti, kas skrēja pa ledu un tīrīja bortus un vārtu laukumu. Tad es biju viens no tiem, kas gan arēnā, gan skonto, ja nemaldos, tīrīja to ledu. Un tad tiem visiem lielajiem kanādiešiem, amerikāņiem varēja tur iedot 5 un tā. Atceros vēl pirmo spēli, kad mūsējie spēlēja, arēna bija vienkārši pārbāzta un bija laikam tur kaut kāds skaļs rekords uzstādīts, bija traki.